Čau, mani sauc Aksels Cīrils un esmu veselības mentors kopā ar Aigu Cīrilu, veiksmīgu attiecību un komunikācijas mentori. Un abi mēs esam šeit podkāstā ārpus normas, kur šodienas sērija, epizode ir par emocionālo vardarbību. Un tā ir tāda tēma, kur varbūt tās ir diezgan grūti atpazīt reizēm, jo tas nav gluži tas pats, kas fiziskā vardarbība, bet mēs redzam, ka jebkurš kaut kādā dzīves brīdī ir sastapies ar to. Un esam mēs ar to sastapušies, tāpēc padalīsimies arī ar savu pieredzi. Un, protams, kā vispār atpazīt, vai ir tā emocionālā vardarbība, jo, jā, tas nav tāpat kā redzēt, ka tev ir kaut kāds zilums, lūzums vai kaut kas tāds, kur ir skaidrs, kāds tev izdarīja pāri. Un šeit bieži vien mēs redzam arī, ka statistika rāda, ka cilvēki neziņo par to, ka ar viņiem ir bijuši emocionāla vardarbība. Un mūsdienās tik daudz dažādi gadījumi, par kuriem mēs arī noteikti parunāsim, kas ir pat ļoti populāri. Un ir grūti atšķirt, vai patiešām tas bija kaut kas tāds, kur kāds izdarīja pāri. Un līdz ar to runāsim arī, ko beigās var darīt, ja tu pamani, ka tu, iespējams, pret tevīm tiek vērsta šī emocionāla vardarbība, vai arī, ja tu pats esi varmāka, un vismaz tu vari to pamanīt, jo jāsaka, es arī esmu bijis emocionālā varmāka, kurš uzbrūk Aigai, un tajā pat laikā arī es no Aigas esmu saņēmis šos uzbrukumus, un es domāju, jebkurš no mums ir kādreiz bijis abās lomās. Kā tu domā, Aiga? Es piekrītu, ļoti piekrītu, jā. Tā kā, es domāju, šī būs interesanta un vērtīga tēma, par kuru ir jārunā plašāk, jo citādi tas ir kaut kas tāds atkal netaustāms, un, ārpus normas, kuru mēs nepievēršam tik lielu uzmanību, un tas ir tas, kādēļ tas turpina notikties, un ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt ne tikai attiecību sakarā, kas varbūt uzreiz tas pirmais pieņēmums, kad, mēs te runāsim tikai par attiecībām, šī varbūt ir vairāk Aigas tēma, došu arī Aigai vārdu noteikti, bet jāsaka, kā var, tas neietekmēt veselību, ja pret tevīm tiek vērsta emocionāla vardarbība. Tāpatās tā ir vardarbība. Tie ir apstākļi. Jā, tie ir apstākļi. Un arī tas, ko mēs redzam pēc zinātnes, ir tas, ka nav atšķirības starp emocionālo vai fizisko vardarbību. Tāpatās tā ir vardarbība. Un ķermenis to uztver kā vardarbību, prāts, nervu sistēma to uztver kā vardarbību, tāpēc tam ir milzīga ietekme uz veselību. Un ja liekas, kad kas tāds var notikties ar tevi, vai tu pat neesi pamanījis, tad noteikti skaties šo sēriju un noskaidro. Un tad arī, ko var darīt beigās. Aiga, kā ir, kā vispār atpazīt to emocionālu vardarbību? Jo tiešām es nevaru redzēt, ka man tur kaut kas sāp, man ir kaut kāds zilums, man ir kāds acīm redzami darījis pāri. Tas ir kaut kas tāds, man liekas, kas bieži vien notiek aizvērtām durvīm, pat laimīgi pāri, kas no āras izskatās, viss ir kārtībā, var pielietot šo vardarbību, kā es teicu, mēs viens pret otru esam to pielietojuši. Kā to atpazīt? Ja mēs, piemēram, meklējam vairāk informāciju par emocionālo vardarbību, ir ļoti daudz dažādas pazīmes, kas tas ir, bet tas viss atgriežas pie tādiem diviem svarīgākiem punktiem. Kā tad mēs varam vienmēr atpazīt, kas ir emocionālā vardarbība? Emocionālā vardarbība vienmēr būs darbība, kurā tad šī varmāka apzināti, neapzināti, pazemošana ir apzināta rīcība, vēlas pazemot un ņemt kontroli pār otru cilvēku. Galvenā ideja ir tātad pazemot un padarīt otru bezpalīdzīgu, pilnībā vāju. Un tas ir tas, kā mēs uzreiz varam atpazīt, kas ir šī emocionālā vardarbība, jo bieži vien ir cilvēks, kāpēc tu sākumā minēji, ka cilvēki īstenībā pat nerad neziņo par to, ka viņi ir vardarbībā vai vardarbīgās attiecībās, tāpēc, ka viņi īsti neredz to pazemošanu kā daļu no vardarbības, bet tas ir vistiešākais tulkojums, jo tad, kad varmāk šo izmanto, viņam ir ļoti liels mērķis iegūt kontroli pār tevi tajos apstākļos. Un tas mums notiek kur? Tas mums notiek ne tikai attiecībās, partnerattiecībās, bet tas mums notiek darbā, tas mums notiek ģimenē, tas mums notiek starp draugiem, paziņām, radiniekiem. Respektīvi, visur, kur ir šī savstarpējā saskarsme, cilvēciskais faktors, tur
bieži vien cilvēks saskarās ar šo emocionālo vardarbību. Laikam tad tā ir tā kā cīņa par kontroli, kurš kontrolēs, jā? Jā, cīņa par kontroli un otru nolikt tajā lomā, ka viņš nepretojas, pazemot, ņemt varu. Tas, laikam, uzreiz kauns, man liekas, nāk prātā. Es domāju, ka viss ir ļoti saistīts, jā. Jā, uzreiz atkal nolikt to otru cilvēku tajā kauna pozīcijā. Jā, Kaunināt, jā. Jā, tā arī ir emocionālā vardarbība, jo mums tā jāpadomā, kāds vispār ir racionāls iemesls kaunināt kādu citu vai pazemot. Jā, tas pat īstenībā, man liekas, ir bērnu audzināšanā pamanāms. Jā, ka lai mēs varētu kontrolēt savu bērnu, mēs viņu tur sodam, kritizējam, kauninam, iebiedējam. Solam, kad viņš kaut ko nedabūs, jā. Jā, tieši tā. Ņemam varu. Jo, redz, tu ļoti labi pieminēji to piemēru. Tātad mums ir mums ir pazemošana, un ja mēs neizmantojam pazemošanu, mēs ņemam varu par otru. Mēs kļūstam par tādām autoritīvākām personām, ņemam kontroli par otru rīcībām, un lai viņš varbūt darīt tā, kā mums šķiet pareizi, bet tā arī ir emocionālā vardarbība. Nu jā, tad tas viss ir par to cīņu, par kontroli tieši tādā ziņā. Jā. Kurš un, iespējams, varbūt es tā domāju no savas perspektīvas arī, ka es, jūtos varbūt tajā pozīcijā, ka esmu vājāks, ka es kaut ko nekontrolēju, es nejūtos droši, tad es tā kā cenšos bezmazai ietekmēt, pieņemsim, tevi, lai panāktu to savu, par ko es varbūt pats īstenībā jūtos nepārliecināts, un tad es tā kā nāku virsū un uzbruku tev, kā tu redzi to, vai tas patiešām... Nu jā, attiecībās, man liekas, diezgan ir ļoti daudz momentu, kuros mēs varam, kuros mēs sākam ņemt to kontroli pār otru. Tas varbūt šķietam sākumā pat nav sliktu motīvu vadīts, bet tā ir tehnika, ko mēs izmantojam. Bet tas jau nemaina faktu, ka tāpatām tā ir emocionālā vardarbība, ka mēs gribam otru kontrolēt pa savam. Jo ar laiku, piemēram, visām vardarbībām ir izteikts... visām divām, fiziskajai un emocionālajai vardarbībai ir izteikta tāda līkne, ka sākumā viņa var būt mazāka, bet, protams, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēkiem, bet viņai ir tā tieksme palikt lielākai, izteiktākai. It sevišķi, piemēram, ja mēs runājam par fizisko vardarbību, mēs šodien nepieskarsimies tik ļoti tai tēmai, bet šāda veida vardarbības viņas paliek vairāk, jo cilvēki kļūst varbūt tolerantāki pret konkrētiem pazemojumiem, viņus vairs tik ļoti nevar ietekmēt, viņi noslēdzas, viņi būvē ap sevi aizsargas žogu, un tad tai varmākai ir jāmēģina vēl vairāk, vēl vairāk. Jo, ja viņi, piemēram, tur dienā viņu močī, pazemo, un viņš jau pierod, viņš noslēdz savā aliņā, viņš uztais tā kā savu tādu aizsargas sienu, lai viņu vairs psiholoģiski tik ļoti neietekmētu, varmāk to sajūt, ka viņu vairs nevar tik ļoti kontrolēt to, un viņi ņem vēl spēcīgākus rīkus. Un nereti arī tā, ka tāda emocionālā vardarbība viņa var pāriet fiziskā vardarbībā. No varmākas. Kaut kādā brīdī, kad vienkārši nestrādā vairs tas emocionālais, tad nekas neatliek. Tu vienkārši jau fiziski sāc ietekmēt otru. Un tad ir, protams, smagās manipulācijas arī vēl. Tu varbūt vari padalīties ar kaut kādām tam manipulāciju formām, kas ir populārs. Es noteikti esmu ļoti daudz dzirdējis par gaslightingu. Ka tas, man liekas, ir tāds, tā kā, kur mēs tik bieži izmantojam, pat neapzinoties, ko mēs darām. Varbūt var padalīties vairāk par to. Jā, manipulācija arī tātad pamatā ir vara kontrola pār otru cilvēku. Un, viena no tādām smagākajām manipulācijas formām ir šis gaslightings. Diemžēl Latvijā vēl nav tāds latviskots tulkojums, tā arī var atrast internetā, sociālos tīklos gaslightings. Un tas nozīmē, ka mēs otram, tādos vieglos vārdos sakot, mūsu mērķis ir otru padarīt traku pēc mazvai, likt justies viņam trakam, tā, ka viņš sāk apšaubīt savu realitāti, savus uzskatus un savas vērtības. Tā, ka beigās viņam ir tāds, viņš it kā, piemēram, starp mums, es nesaku mums tā, mums noteikti ir bijis gaslightings starp mums, it sevišķi, man liekas, attiecību sākumā. Bet kā, piemēram, izspēlējot tādu, kā vizuāli kāds varētu būt, es eju pie tevis, un es, piemēram, esmu šis cilvēks, manipulators. Un es eju pie tevis, un drīzāk tu nāc pie manis un saki, klausies, Aiga, man liekas,
mums kaut kas nav attiecībās, es gribētu kaut ko uzlabot, un man šķiet, ka tu pēdējā laikā ļoti daudz pavadi tur laiku, nezinu, tur klubos vai vēl nezinu kur. Un tad es savukārt Akselam atbildu nevis ar tādu saprotamu tādu situāciju, kad ok, klausies, parunājam par to, saprotam, kas tur ir, bet es saku, tu pārspīlē, tu dramatizē, tā nav, tu izdomā. Vispār tā nav bijis tagad pēdējā laikā, jo, piemēram, gaslightingam ļoti izteikti ir, ka viņš sāk sagrozīt faktus. Noraida to, ko otrs cilvēks saka, un vispār neņem vērā nekādas empātijas, tu vienkārši tikai mans, man ir taisnība, tu esi briesmīgs cilvēks, un vienkārši, ka tik, tā kā izveidot stāstu, lai tas atbilst tam, ka tu rekur, es esmu labiņais, un tu esi kaut ko tagad sadomājies. Jā. Un tas notiek brīdī, kad varmāk sajūt, ka viņam ir apdraudējums, ka tūlīt kaut kas viņš tiks pieķerts vai kaut kas tiks izcelts, ko viņš ne tā dara, ko viņš iekšē varbūt apzinās, ka tā ir taisnība. Bet tas tā kā aizsardzības mehānisms praktiski. Jā, tas arī var būt tā kā aizsardzības mehānisms. Nu jā, tas ir tas, man liekas, kur es teicu jau pašā sākumā, kad mēs neapzināmies to, ko mēs darām, jo tas vienkārši ir aizsardzības mehānisms, automātiski tāda reakcija, kā mēs cenšamies kaut kādu kontroli laikam radīt, lai mēs pilnībā nezaudējam tam otram cilvēkam. Un, jā, tas ir diezgan tāds viegls veids, kā kļūt par varmāku īstenībā. Jā, bet es noteikti gribētu, lai tiešām ļoti daudz cilvēku tieši šai manipulācijas metodē ļoti pievērš uzmanību savās dzīvēs. Jo viņi var biežāk notikt tieši arī ģimenēs, starp arī cilvēkiem, kas ir savstarpēji ļoti saistīti, jo tur arī rodas tas priekšstats, tā kā es esmu tava mamma, tev vajadzētu darīt tā no sērijas, vai tu esi šitāds vai tāds. Un ģimenes ir sevišķi ģimenes konceptā un attiecībās ar partneri. Jo tāds gaslightings, kā jau es minēju, ja viņš rada cilvēkam sajūtu, ka viņš kļūst traks, jo ir tāda sajūta, ka varbūt tiešām es pārspīlēju, varbūt man nevajadzēja iet pie tevis un teikt, ka kaut kādas tur problēmas ir attiecībās. Ja tiešām cilvēks ilgstoši šādā pozīcijā, viņš tiešām var palikt traks un viņš var sevi sākt darīt pāri. Nu jā, un tad mēs atgriežamies uzreiz pie tās fiziskās, tīri veselības, jā, kad cilvēks ir tik tālu novests vienkārši, ka viņš nesaprot, kā es jūtos slikti, es aizēju pie cilvēka, kas nosacīti ir man tūs, varbūt tās. Un viņš saka, ka nē, tas nav normāli, ka tu jūties slikti. Un, iedomājies, kāds, ķermenis nesaprot, pagaid, es cīnos par izdzīvošanu, bet, man tuvākais cilvēks saka, nē, viss ir kārtībā. Ko tu tur satraucies? Vai tieši pretēji, nē, tu esi, vainīgs pie tā. Un man liekas, jā, tas jau savā arī sūdz. Jā, tas, man liekas, patiešām burtiski liek jukt prātā, jo tu vienkārši ķermenis tev saka vienu, un mēs zinām, ķermenis nemelo. Ķermenis vienmēr saka patiesību. Ja tev sāk parādīties kaut kādas slimības un nezinu, kaitas, tur vēdera sāpes, galvas sāpes, tad ļoti iespējams arī varbūt ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kas manipulē ar tevi, kas groza tavu realitāti, un tad, laikam, atkal tā saikne ir pārrauta starp ķermeni, tu neieklausies savā ķermeni, viņš tev saka, hei, nav viss labi te, bet tā saikne kaut kur dzīves laikā ir pārrauta, tu jau vairs nejūti to, ka šīs te lietas dara, jo, man liekas, mēs dabīgi jūtam, kaut kas nav kārtībā, jā, un es zinu, ka tagad jau, man liekas, tālāk mūsu attiecībās mēs arī esam ātrāk atkožam un viens otram uzreiz saucam, beidz manipulēt ar manīm, beidz izmantot šīs te tehnikas, jo mēs zinām, un tas arī ir īstenībā tas veids, kā, man liekas, tu vari pasargāt sevi, ka tu zini par šīm tehnikām, tu zini par tiem manipulācijas veidiem, un tad, ja otrs cilvēks to dara, tu arī viņu kolautot. Es nezinu, vai tas ir labs variants īstenībā. Piemēram, es uzreiz saku, es negribu speciāli nekad izmantot kaut kādas tādas tehnikas, un es zinu, ka cilvēkiem arī viņas var būt no
tādas pieredzes, kas viņiem ir bijis apkārt savā sociālajā burbulī. Un tad, kad, piemēram, mūsu starpā mēs šīs lietas pārunājam, mēs zinām, ka mēs negribam, ne Aksels grib izmantot tādas metodas, ne es. Un mēs zinām, ka tas mums ir ļoti spēcīgs dažreiz aizsardzības mehānisms. Kaut vai tāds minimāla veida tāda manipulācija. Es neteiktu, ka mēs gaslighting izmantojam, bet tāds, ja tu šito, tad es to no sērijas, un tādas minimalistiskas manipulācijas metodas. Bet, ja mēs, piemēram, sarunājam, kad klausies mēs viens otru, es nezinu, kā būtu latviskais vārds, kolautot, konfrontēt, ka mēs izmantojam, ka mēs jūtamies tā, kad otrs izmanto manipulāciju, mēs sarunājam to, tad tas mūsu starpā arī ļoti labi strādā. Jo tādā veidā arī mēs kā pāris varam trenēt to, ka šis vispār nedara nekam. Un tad tajā brīdī, kad mēs izmantojam to aizsardz mehānismu, mēs varam arī bišķiņ laust to ieradumu. Un īstenībā tu labi ieminējies par to, ka pie tādām manipulācijām cilvēks jau īsti vairs nesaprot, kas ir kas, kā viņš jūtās un kas viņam patīk. Un tas, ko es gribētu pieminēt, tā ir viena no arī tādām baigām pazīmēm, ka ja cilvēks ir bijis novests ilgtermiņā zem manipulācijas, vai šis varmāk izmanto ļoti ilgstošā laika periodā šo manipulāciju, cilvēks vienkārši attopas pie tā, ka viņš vispār nesaprot, kas viņam patīk. Nereti tas ir attiecībās, kad, piemēram, sieviete, vīrietis, viņi nesaprot vairs, kas viņam patīk, kas viņam garšo, negaršo. Viņš ir jau tik ļoti veidots kā plastelīns, un ar viņu ir tik ļoti manipulēts, ka viņš vairs nesaprot, kas ir tā realitāte priekš viņa, kas ir viņš pats. Viņš zaudē savu to sevis sajūtu. Tā ir viena no tādām īstenībā lielākajām pazīmēm. Jā, ja tu nezini, kas tev patīk, nezini, ko tu gribi darīt dzīvē, tad, iespējams, ir jāpaskatās uz tām attiecībām, kas kurš tevi kontrolē? Kurš tevi kontrolē? Uzreiz jautājums, man liekas, ir tāda labi, klausītājs var paņemt tādu mazu mirklīti un pateikt, es vispār šobrīd esmu attiecībās, man tur varbūt kaut kas neapmierina, un es īstenībā tiešām nesaprotu, kas man patīk un kas es esmu tajās attiecībās. Un viņš var tiešām apskatīties, bišķiņi reflektēt uz to, kas tur notiek. Jo, kā jau es minēju, tā var būt arī tā partnera aizsarga reakcija, kurš konstanti izmanto to, lai piepildītu savas varas vēlmes, kas viņam nāk atkal no bērnības, protams. Kur viņam nebija tā vara, bet tas jau arī ir dziļāks vēl temats, kur varētu, man liekas, kāpēc vispār tās manipulācijas rodas, bet man liekas, mēs kaut kad varētu atsevišķu tematu tieši par to manipulāciju. Man liekas, ir svarīgi arī tas, ka tādā ziņā mēs neejam tajā vainošanā vienkārši, jo tas arī neko nepanāk. Man liekas, ka, tu esi varmāka, es esmu varmāka, tas man liekas svarīgāk ir pēc tam sākt saprast, kāpēc tad tiek vispār izmantotas šīs lietas. Bet domāju, tam mēs varam vēl vairāk pēc tam pieskarties. Vai ir kaut kādas vēl konkrēti tās emocionālās vardarbības formas, ko tu vari minēt? Jā, protams, apsaukāšana, kas, kā jūs minējāt, tā pati pazemošana. Tas var būt kontroles, minimizēšana, piemēram, ja tu nāc pie manis ar kaut ko, es saku, nē, tu pārspīlē, tā nav, respektīvi, es pat teiktu, tāda tiešām necieņas izrādīšana un autoritātes pacelšana otru cilvēku klātbūtnē, bet principā viss diezgan uz to apsaukāšanos, uz lamāšanos pret otru cilvēku, uz viņa spēju minimizēšanu, uz viņa personības minimizēšanu aiziet, uz uzbrukumu personībai. Visiem mēs ņemam emocionālā vardarbības uzbrukums tavai personībai. Nevis rīcībām varbūt, tādā ziņā, bet, kad cilvēks saka, tu esi stulbs, tu nemāku šito te darīt. Un atšķirība ir tajā, vai viņš pasaka šādi, vai viņš pasaka, klausies, tu nākamreiz ar šo rīcību varētu bišķiņ šādi izdarīt labāk. Tas būs krietni labāk nekā, ja tu tagad, piemēram, turpinās darīt šādi. Tā jau ir konstruktīva kritika, objektīva kritika. Bet ja mēs ņemam to to vardarbību emocionālo, tad tas ir vienmēr tāds, tu esi stulbs, tu esi šitāds, tu esi tāds, tu. Jā, kur ir viens tāds vārds, kā pamanīt, ka tiek izteikti izmantots tu. Jā, visu laiku ir tie pārmetumi tā ir tā vainošana, kad visu laiku uzbrūk. Tā pati pazemošana, izsmiešana, kaunināšana, viss šīs
konkrēti, kur tu tiec samazināts, kur tu tiec padarīts par to upurīti vai nabadziņu un tā kā vai briesmīgo, un tādā veidā tu tiec ielikts kaut kādā tajā personā, kas tu īstenībā neesi, bet vienā brīdī tu jau vairs nesaproti to, un tev pašam liekas, ka tu esi tas monstrs, kaut gan īstenībā, nu, jā, tas otrs cilvēks, var teikt, spoguļo uz tevīm to virsū, ko viņš parāda. Bet tu esi kā tu, piemēram, ar ko tu visvairāk, kādu tu emocionālo vardarbību esi vairāk izjūtis savā dzīvē, pieredzē? Nu, es domāju arī noteikti, kur tā kā ir tā sajūta, ka tu vienkārši tiec pazemināts, tādā ziņā, ka tevi samazina tavs to, kas tu esi, un tevi noliek konkrēti tādā zemākā pozīcijā, un man liekas, arī ir kaut kāda tā pati apsaukāšanās bijusi, kaunināšana ir bijusi, un es pieļauju arī tie paši gaslighting ir bijuši, kad, nu, tā kā tu vienkārši, nu, tā kā nesaproti vienkārši, kas ir kas vairāk. Jā, tu, nu, tā kā jau liekas, un vai man ir viss normāli vienkārši, kā bez šaubām, kā ar tevi, kur tu esi piedzīvojis? Uzreiz, tā kā pirmais, uzreiz ienāk kaut kāds skolas laiks atkal prātā, kur ir tā kaunināšana, pazemošana, starp kaut kādiem apkārtējiem cilvēkiem man ir bijuši arī manipulācija. Nu tāds, ja tā jāuzliek kaut kāds fokus, tad īstenībā tāda sajūta, kad nu, personīgi es esmu daudz saskārusies ar šādu veidu komunikāciju un vardarbību, un sāku domāt, nepavēlt ir tā, ka tas ir ļoti lipīgi, jo ja pret tevi izmanto tā, tad tu zini, cik ļoti tas sāp, un tad tu sāc ar to aizsargāties un šauj pret citiem. Jā, šis ir īstenībā labs punkts, kad saki, ka tev izdarīt tā pāri, tu zini, tā kā, cik nepatīkam sāpīgi tas var būt, un tad tīri, lai aizsargātu sevi, tu pēc tam to izmanto pret citiem. Jā, es teiktu, tas ir ļoti lipīgi. Okay. Un tāpēc jūs varat iedomāties, vai ne, cik grūti ir vispār izmērīt statistiku kam tādam. Šodien tieši mums arī bija saruna par šo statistiku vardarbībai. Un es teicu, ka man liekas, emocionāla vardarbība vispār tur nebūs objektīva statistika. Kā tu var vispār izmērīt ko tādu, ja cilvēki daudz pat neatzīmē to kā emocionālo vardarbību? Viņi katru dienu varbūt darbā saskarās ar kaut kādu priekšnieku, kurš viņus nolamā no planskām ārā. Nu jā, nu tur jau... Tā riktīgi apsaukā, piemēram, vai kolēģi, kuri es domāju, pat nav jāiet tur, tu vienkārši pasties, kā tev bija bērnībā. Jā, tu pasties, kā tev vecāki, nu, tā kā tevi audzināja, tad tas ir, tu vienkārši pieņem normāli. Nu, vecāki mums tur parasti bļāva virsū, vai, nezinu, apsaukāja, vai kaunināja, vai tā kā manipulēja ar maniem, kā jau mēs runājām, tad tu pēc tam pieņem, nu, tas jau ir normāli, nu, cilvēki šādi ir, jā, un tad rodās tas priekš, nu, cilvēki ir briesmīgi, jā, cilvēki ir, nu, vienkārši nejauki, un tad liekas, ka, jā, visi beigās ir tādi, un tad tā vietā, lai, nu, atkal tu tiktu sāpināts, tu uzreiz esi gatavs uzbrukt pirmais, un tiklīdz, man liekas, sākās tā kontrole, kur ir divi cilvēki sastopās, viss nesakrīt, un ir tāds, hei, bet es gribu iet šo ceļu, man neinteresē tavs ceļš, man galvenais ir savu jāpanāk, un tad kā tu to dari, tā kā tu nemāki varbūt tās, nu, teiksim, pārliecināt cilvēku veselīgā ziņā, vienkārši pārdodot viņam to ideju, tu meties pie tā, ko tu māki, un tā ir manipulācija, ko izmanto iespējams tavu vecāku pret tevīm. Jā, tas, laikam, ir tas, kā es redzu. Jā, un jāsaka, tas bieži vien notiek ļoti neapzināti. Jā, tieši tā. Nu, tas atkal, es domāju, vecāki arī to izmanto, lai fiksāk dabūtu tur bērnu saģērties vai paēst, jā. Nedabūs saldo, kamēr nepaēdīs, nu, tā teikt, pusdienas, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas vienkārši ir tas, kā mēs iemācamies, nu, kaut kā kontrolēt, jā. Un līdz ar to tā vietā, lai mēs īstenībā pastāstīt, cik tas būs forši, ja tu izdarīsi to un ko tu sasniegs,
protams, mēs ķeramies pie tā efektīvi. Jā, tas ir ātrais rezultāts, ka tu vienkārši tā ir, man ir super efektīva metode, es zinu, ka viņi ir strādājusi uz maniem, un tad tu viņi arī... Nu jā, un trakākais tas, ka tas cilvēks, kurš to izmanto, viņš jau nezina, ka tā ir emocionālā vardarbība pēc teorijas. Viņš vispār to nezina, viņš domā, ka tā ir audzināšanas metode. Jā, tieši tā liekas, ka tas ir normāli atkal. Bet tas, ko arī doktors Gabors saka, ka emocionāla vardarbība var būt tikpat postoša kā fiziskā vardarbība. Jā, tad ilgstoši, ja mēs esam šajā emocionālajā vardarbībā, kur mūs audzina, mēs vienkārši kļūstam par upuriem, un tad cilvēks pēc tam, es upuris. Bet, tā kā, ja tas ir viss, ko tu esi visu mūžu zinājis, kur tevi manipulē, tevi apspiež, tad kas tur var iznākt īstenībā beigās. Tā kā, jā, diezgan tāda svarīga lieta, un, kā saka, tur ir tādas smalkas robežas, man liekas, kur jā, mēs it kā gribam labu. Man liekas, tas, ko mēs vakardien arī runājām, kad, it kā es jau gribu tev labu. Es redzu, ka tev vajag šito, Es to daru, lai tevi pasargātu. Jā, Tu jau nedomā tā kā, kad es tev vēlu slikti. Es šo daru, lai tev pasargātu. Jā, tieši tā. Es vienkārši gribu tev vislabāko. Viss ir es. Mans. Jā, mēs... Tas zemteksts man patīk, ka mēs vienmēr varam meklēt zemtekstus. Īstenībā pastāst, varbūt, man liekas, kad tu man pirmo reizi pastāstīji par zemtekstiem, man bija tāds, wow, tas ir kaut kas tik varens un iespaidīgs, kā atklāt šādas lietas īstenībā, un vēl vairāk. Jā, tas, kā mēs varam trenēt, ir, protams, mēs fokusējamies nevis uz to konkrēto teikumu, kas ir pateikts, un es zinu, tas nav viegli, tas nav vispār viegli, es to trenēju mūsu attiecībās, un vēl joprojām trenēju, un tagad jau tas ir krietni vieglāk uzreiz saprast, ko Aksels man grib pateikt, jo dažreiz kas ir doma, jo zemteksts apakšā ir doma. Bieži vien cilvēki nemaz neprot vispār izteikties normāli komunikācijā, un viņi pasaka ļoti impulsīvu to pašu pirmo, ko viņi domā, un nereti, ja mēs runājam pat vēl no emociju viedokļa, tas ir tāds tas viņu vienkārši izvem ārā to visu to domu sakopojumu. Un tad, protams, otrs cilvēks, kas tā jau ir aizvainots par visu, un jūs piemēram, mēs esam aizvainoti, un es jau tā dzirdu, ka tu man to uztaisi, un es esmu aizvainot, un tagad es vēl dzirdu kaut kādas briesmīgas frāzes vai kaut kādus vārdus, kas tiek izmantot, es uzvalkos vairāk, un vispār nav nekāds atrisinājums. Bet tā vietā, katru reizi, ja ir kaut kā tāda saspīlēta situācija, trenēt sev, saklausīt nevis vārdus, jo pieņem to, ka tie vārdi nebūs saprotami efektīvi. Viņi būs tādi... Īpaši tu esi stresā uzvilkts. Jā, tev ir arī jāsaprot, ka tavs partneris ir uzvilkts, tu esi uzvilkts, un kas tur loģisks var sanākt no tiem vārdiem. Tāpēc nav jēgas fokusēties uz to, ir jāfokusēs uz to galveno domu, ko vispār tas cilvēks grib pateikt. Un tad, kad tu pārslēdz savu prātu uz to domu, tad tu novērs uzmanību no tām uzkurinātajām emocijām, kas tev ir, un tu savu ķermeni sāc nomierināt. Jo tavs prāts sāk mēģināt atrisināt puzli. Nevis tā, kāpēc viņš pateica šito tieši frāzi, ko viņš visticamāk nedomāja, vienkārši pateica, jo viņš nemāk izteikties. Bet tā vietā prāts domā, ko viņš grib ar šito man pateikt. Un viņam nomainās tas emocionālais stāvoklis, viņš vairs nav tik uzvilkts, dusmīgs. Jo viņš sāk domāt, viņš sāk kļūt tāds vienkārši ieinteresēts tajā, kas tas ir, ko tu gribi man pateikt. Jā, es esmu dusmīgs, es jūtu dusmas, bet es vienkārši nesaprotu, kas ir tas, ko tu gribi man pateikt. Vai tu gribi man pateikt to, vai tu gribi man pateikt šo. Un tagad mēs sākam definēt to zemtekstu, ir krietni efektīvākas sarunas. Jā, tas gan, man liekas, kad tu pārmaini to fokusu, tad arī, viss vienkārši mainās. Tad tas vairs nav vienkārši par to, ko otrs cilvēks grib uzbrukt tev, bet viņš vienkārši dara labāko, ko viņš māca komunicējot, ņemot vērā no tā, ko viņš ir iemācījies no saviem vecākiem. Un līdz ar to tad tu tā kā pamaini un saproti,
tu īstenībā gribi izteikt, nezinu, ka tur tev netiek pievērst uzmanību, vai vēl kaut kāda varbūt piemēra, ko tu zini, kas varbūt tās bieži vien ir tas, ko cilvēki caur manipulāciju grib Sāpināt. Sāpināt, ok. Sāpināt. Un tāpēc es arī tieši gribēju papildināt tevi, nu, tas mērķis. Atceries, mums ir bijuši kaut kādi attiecību sākumā situācijas, kur vai no es pret tevi kaut ko tādu asāku pasaku, vai tu pret mani. Es esmu atcerējusies, ka es pat esmu izmantojis frāzi, ok, Aksel, tavs mērķis ir man vienkārši sāpināt, likt man just sāpes, tas ir tas, ko tu tagad gribi izdarīt. Un tā ir tā, tas call-out pēc mazliet, tas tajā brīdī, un tas arī ir viens, man liekas, nu, riktīgi labākajiem tehnikām, kā var darboties attiecīgi pret šo situāciju, pret manipulāciju, jo, nu, vienkārši pārbaudot, vai otrs vispār grib nodarīt tās viņš apzinās to, ko viņš vispār tagad dara. Es esmu tev pateiks, tavs mērķis tagad ir man sāpināt, jo kas tad būtu mērķis, ja ne tas? Pastāst man vairāk. Un tad es esmu atcerēsies, ka Aksel, tu klusē, vienkārši tāds klusē, jo tu saproti, ka reāli, jā, nu tā kā tas bija tas mērķis, un tad, kad mums līdz apziņai nonāk tas mūsu neforšais mērķis, ko mēs gribējam izpildīt pret otru cilvēku, mēs varam nomainīt to stāvokli. Kā cilvēki, kur izmanto to slikto tehniku, manipulāciju. Nu jā, tādā ziņā. Jo ja pāris ir kopā, tad jau viņi, nu, redz, viņi ir kopā, mēs esam kopā, mēs mīlam viens otru. Nu, loģiski domājot, es taču negribu tev sāpināt. Nu, tu tā arī man negribi sāpināt. Un tas ir tas, kas jāņem vērā. Ja tu esi kopā mīlošās attiecībās un jums gadās šie strīdi, konflikti, tu taču negribi otru vienkārši paņemt un ar nazīti tur durstīt. Tas sanāk, tāpēc, ka tu esi vienkārši aizsardzības pozīcijā. Un ja mēs otram varam pajautāt to jautājumu, klausies, Aksel, tu tagad vienkārši gribi man ar tuncīti durt, man reāli sāp, tu man gribi sāpināt, tu gribi reāli man tagad sāpināt, un tā vienkārši nopauzēt pilnīgi visu, par ko jūs runājat, un uzlikt akcentu uz šo jautājumu. Un tad ir tāds paļāviens. Un arī Aksels man ir to pašu jautājis. Un es negribu. Un tiešām ir tas tāds uzreiz, es saprāts ieslēdz, un es nē, es negribu tā kā tev sāpināt. Protams, nu, jā, tas ir tas, man liekas, kurā brīdī tās smadzenes pārslēdās no tā izdzīvošanas stāvokļa, kur vienkārši tu uzbrūc, un tad ar to jautājumu tev uzreiz momentāli ieslēdzās tā priekšējā daiva, kas ir tīri par lēmumu pieņemšanu, racionālais, un tu saproti pēkšņi, pagaidi, kas vispār te notiekās, jo man liekas, es domāju, daudz var arī piekrist tam, ka pēc tādām situācijām ir tas, ne visiem varbūt tās, bet ir tas, kad tu nāc un atvainojies par to, ko tu uzbruki. Es zinu, ka esmu daudz reizes pēc tam, tā kā es saprotu, un tāds ārprāts, tā kā, ko es izdarīju, ko es pateicu, tā kā tas nebija tas, ko es domāju, tas nebija tas, ko es gribēju nodot. Iespējams, varbūt tas jutos, tur nezinu, arī sāpināts, un man bija tāds, tā kā, tu nesaproti manas sāpes, es tev gribu arī likt, lai tu saproti, cik sāpīgi ir, un tad es nezinu, kā to nokomunicēt, un tāpēc es daru tev pāri, lai tu saproti vienkārši to. Jā, es arī esmu tā darījis. Jā. Es tev pat esmu stāstījis to. Jā, tieši tā, līdz ar to, tas ir pārsteidzoši, kā mūsu prāts cenšas, tā kā, kaut kā nodot to mesiģu, kā mēs mākam. Man liekas, tas ir tas, kur mēs nedrīkstam ne sevi vainot, ne otru cilvēku vainot pie tā, jo tas vienkārši ir labākais, ko mēs mākam. Bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu tur apstāties. Jā, noteikti. Jā. Mēs nevaram pieļaut. Tā kā tagad arī, varbūt no malas var šķist, mēs tur tā baigi runājam par to savu emocionālo vardarbību, cik mēs tur esam darījuši daudz un tā. Bet realitātē ik viens no mums to dara. Mēģina ņemt kontroli, mēģina pazemot kaut kādā brīdī. Vienkārši mēs esam super atklāti par to, ka jā, mēs esam vairāk kārtīgi šito darījuši. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tā ir norma, bet tas ir šobrīd norma, jo tas ir normāls sociālos tīklos, piemēram, ka tu lasi, kas tur vispār notiek. Man liekas, tā ir atsevišķa vēl kaut kāda tēma, kāds tur ir heits. Ir normāli, jā. Un cik tas ir normāli brukt virsū un pateikt otram, ka tavas vērtības ir pilnīgs sūds. Jālamājas atkal. Jo tur nav jāuzņemās atbildība. Tā kā tu slēpies aiz tās fake digitālās versijas sev, un tu vienkārši vari gāzt visu ārā, kas tevī iekšā ir.
Bet pārsteigums visiem un atklājums tiem visiem, kas raksta tos komentārus briesmīgos, tas vienkārši parāda, kas ar jums notiekās. Jā. Tas nav par to cilvēku, ar kur jums nesakrīt tās domas, vai kurš pat ir izdarījis kaut kādas jēlības un dīvainas lietas. Tas nav par viņu, tas ir par jums. Vienmēr, kad jūs komunicējat, tas vienmēr ir par jums. Jā. Un līdz ar to, es arī esmu saņēmis daudz heitu sociālos tīklos, bet es zinu uzreiz, tas vienkārši, otrā pusē nav laimīgs cilvēks. Jā. Jo neviens laimīgs cilvēks nekad neuzbruks otram cilvēkam. Arī tad, kad mēs esam uzbrukuši viens otram, mēs neesam bijuši īpaši laimīgi tajā brīdī. Jo tad, kad tu esi laimīgs, tu gribi darīt otram arī to pašu, dot to pašu, un līdz ar to, tie, kas varbūt tās liek sociālos tīklos kaut ko, viņi pārdzīvo, ka viņiem uzbrūk kāds, tad īstenībā zina, ka tas nav par tevīm, tas vienmēr ir par to cilvēku. Un varbūt tas cilvēks vienīgais tev kaut ko atklāja par tavām, nepārliecinātībām. Tas iespējams ir. Tas jau tāds vēl nākamais līmenis, kādā var skatīties, jo jebkurā gadījumā darbs ar šādām varmākām, ar cilvēkiem, kuri pielieto manipulācijas, heitu, pazemošanu vispārējo, tas ir ļoti intensīvs darbs, tas nav viegli, jo nepavelti tā ir vardarbības forma, jo viņš šausmīgi sāp. Un es pat teiktu, ka viņi ir, viens ir fiziskā vardarbība, jā, kur tev ir reāli fiziskas sāpes, un, protams, arī mentāls par to, ka tev cilvēks to izdara. Bet tad, kad tu regulāri dienā esi tajā emocionālajā vardarbībā, es nezinu, man liekas, tur ātrāk cilvēks varbūt es kļūdos, bet pēc manām tādām domām un sajūtām tur cilvēks ātrāk var pazaudēt dzīvi. Arī īstenībā tas, ko redzēt, ka pētījumi rāda, ka emocionālā vardarbība ir saistīta ar augstāku depresiju, ar augstāku trauksmes līmeni, tā kā arī mentālā veselība ievērojami tiek traucēta, ja mums ir šie dzīvē ir kāds, kas mums emocionāli dara pāri, un tas ir pilnīgi saprotams, jo tev iespējams jau tā ir grūti vēl kaut kādās citās lietās, bet tad tev vēl ir blakus cilvēks, kas visu laiku tā kā vienkārši ber sāli brūcēs un tikai plēš vaļā viņas vairāk, un tas, protams, ir ārkārtīgi, nepatīkami, tīri mentāli, bet arī pēc tam, tas kā tas pārnesās uz to fizisko veselību. Mēs jau esam runājuši iepriekšējās sērijās par to, ka konkrēti, dažādas šīs mentālās veselības traucējumi var pāriet uz fizisko, kur tur attīstās gan sirdsdarbības problēmas, gan, pieņemsim, audzēji, gan tur vēdera problēmas, ādas problēmas, svara problēmas, un tā virkne vienkārši, kas no tā izriet, ja tev kāds visu laiku, iedomājies, ja tev visu laiku kāds skaldītu fiziski. Vai ar duncīti? Duncīti, vienkārši visu laiku ņemt un bakstīt, vai tev nebūtu fiziski slikti pēc kaut kāda laika, pat diezgan ātri, pēc katras reizes jau būtu, brūce, bet tā kā atkal tas nav redzams, tā kā tas notiekās iekšienē, tad, protams, to ir grūti nokomunicēt. It īpaši, ja tas ir tuvs cilvēks, mīļš cilvēks, man liekas, tā reakcija vienmēr ir, kāpēc tu esi ar to cilvēku kopā, ja viņš tā par tevīm uzvedās. Un te varbūt tu vari pakomentēt, kāpēc cilvēki paliek emocionāli, tādās brutālās attiecībās. Kas ir tas? Par ļoti daudz iemeslu. Ir viens no, piemēram, arī kas ir līdzīgi tāpat kā fiziskās vardarbības, fiziski vardarbīgās attiecībās līdzīgi tas, ka upurim ir bail aiziet, un viņš ir pārņēmis to vēlmi palikt pie varmākas, viņš jau ir dabūjis, tā varmāka ir pilnīgi pārņēmusi visu kontroli pār upuri. Un tāpēc viņš nevar aiziet. Tas ir viens tiešām, ka cilvēki pat arī neziņo, ka viņiem ir šī fiziskā vardarbība un arī līdzīgi emocionālajā vardarbībā, kad ar to ir tā, ka vispār tā varmāka viņa ir
tā mainījusi, jo tā, es teikšu, varmāk un upurs, izklausās dramatiski, bet, tie ir tie termini, tātad varmāk jau ir pārņēmusi tādu kontroli emocionālajā vardarbībā pret upuri, ka upurim šķiet, ka viņš nevar uzticēties savam viedoklim, savai nostājai, līdz ar to viņš domā, ka varmāk ir gudrāks par viņu vienmēr. Līdz ar to viņš neredz racionālu lēmumu aiziet, jo viņam liekas, ka viņš nevar uzticēties savam lēmumam. Un tāpēc, jo ilgāk cilvēks paliek emocionālās vardarbīgās attiecībās, jo viņam ļoti grūtāk paliek aiziet, tāpat kā arī fiziskās vardarbībās, jo ilgāk tu tur esi, tas ir tā kā purvā. Jo vairāk ir laiks tai varmākai pārņemt kontroli pār tevi un pilnīgi padarīt tevi par savu tādu lelli, vergu. Jā, un tas tādos reāli smagākos gadījumos, bet, klasiski, protams, ir tas, ka tas cilvēks nevar aiziet, jo viņš vienkārši nezina, vai tas ir pareizais lēmums. Visi faktori ir. Visi faktori ir tā kā tu neesi laimīgs, tu bieži pārdzīvo, tu jūties tā, ka tev ir kaut kas nav kārtībā, tev cilvēki apkārt no malas objektīvu viedokli saka, klausies, manuprāt, šāda rīcība no partneru puses nav ok, un te arī ir vērts paklausīties, arī, tā kā uzticam cilvēku. Es nesaku visus, jo mēs katrs zinām, kas ir mums konkrēts uzticams cilvēks, mēs zinām, kurš pateiks reāli, kā ir normāls. Nevis kaut ko tur puķītais, jā. Un paklausīties un saprast, vai tiešām es neesmu tagad tādās attiecībās. Jā, jo man liekas, kad teici varmāka, viņš pārņem to kontroli, un man liekas, viņa mērķis ir iznīcināt tavu tādu pašvērtējumu. Jā, tas izklausās briesmīgi vispār, kad mēs tā definējam, bet teorijā tā ir. Jā, jo ja tev nav pašvērtējums, tad, tieši kā tu teici, tu netici savām spējām, tu netici, ka tu vari aiziet no viņa, tu netici, kad tu spēsi tur izdzīvot varbūt bez viņa, un tas ir pilnīgi saprotams no tā upura puses, ka, tev vienkārši ilgu laiku kāds iedomājies ir, cirtis nost kājas, un tev vairs nav ar ko mukt prom, tev vairs nav tās emocionālās spējas vispār tikt no tā cilvēka prom, jo, tev vienkārši ir nocirstas rokas kājas, un tu esi palicis bez iespējas aizstāvēties, bez iespējas aizmukt. Jo, tas jau tā nenotiek vienas dienas laikā, tas ir tā pa bišķiņai, un jā, tu vēl iekrīti depresijā, tu iekrīti tur panikās, tu iekrīti sevis vainošanā, un beigās liekas, tu esi pelnījis visu to, jā, tu esi tas briesmīgais cilvēks, ja, kad tas varmāk jau ir radījis tādu realitāti, ka tieši tā, tu esi tāds, un tā kā nav pašvērtējumi, tu arī pilnīgi tici visam tam, ko šis cilvēks tev saka, un viņš vēl varbūt saka, ka tu nestāsti tikai citiem, jā, viņi padomās, ka tu esi dīvains, ja tu pastāstīsi, pieņemsim, esmu dzirdējis, tev atņems bērnu, jā, man liekas, šī ir viena no tādām trakākajām lietām, ko esmu dzirdējis konsultācijās, kur cilvēks vēršās pie maniem, mēs runājam par veselību, mēs aizējam līdz tam, ka viņam ir bail aiziet no savas otrās pusītes, jo ir bail, ka ejot pie iestādēm, kas varētu palīdzēt, viņas atņems bērnu. Un tas ir arī, ko tik varmāka nespēja iestāstīt cilvēkam. Jo iestāžu mērķis nekad nav atņemt bērnu, tā kā, un likt viņu kaut kādā bērnu namā. Tas tikai ir resursu prasoši. Labāk ir vecāki, kuri var parūpēties, lai kādā stāvoklī, ja viņi parāda, ka viņi ir gatavi, griboši un kaut cik spējīgi, iestādes vienmēr būs viņu pusē. Līdz ar to, tas ir atkal kaut kas tāds, ko es esmu dzirdējis, un liekas, ir pārsteidzoši, ko emocionālā vardarbība var izdarīt, un tas nav redzams. Un man liekas, mēs sekojām ļoti līdzi, bija tas skandalozais Hollywoods pasākums, kur Johnny's Depps ar kā bija? Hārda, vai nevar izrunāt viņas vārdu īsti. Un tas tika translēts un rādīts, un tu saproti, ka tur nav skaidrs, kurš īsti līdz galam beigās vainīgs. Tā kā abi kaut ko ir darījuši,
abi, kā jau mēs teicām, mēs abi esam viens pret otru izmantojuši to vardarbību emocionālo, un tad ir tas jautājums, kurš ir upuris, kurš ir varmākajā. Beigās abi, bet tas ir tā, man liekas, ļoti interesanti, ka to var redzēt kaut kādā mērā no malas, cik ļoti tas ir sarežģīti, komplicēti, un jā, ka tu vairs pat nespēji saprast, kas ir kas beigās. Jā. Man liekas, tas arī tas piemērs, par ko tu minēji, par to sievieti ar bērniņu, kurai bail aiziet. Tas tiešām tas jau ir tāds totāls varmāks līmenis, kurš nereti tieši šādos gadījumos ir narcis izteikts. Un šādiem cilvēkiem pašiem var ļoti bail palikt vieniem, tāpēc viņi darīs visu, lai viņi nebūtu vieni, lai tu viņu nepamestu, un viņi būtu tie, kas visiem patiks, un viss būs tā kā, it kā no malas uzbūvēs to vizuālo skatu, ka viss ir forši, viss ir kārtībā, un tev nav pamats, lai bēgtu prom, tev liks justies kā trakai sievietei, vai tur, nezinu, vīrietim, vienalga neatkarīgi no dzimuma. Un, turēs to otru cilvēku tādā kā cietumā. Un tieši tas ir ļoti izteikti par tādiem narcisiem, kas tur savus upurus, es teiktu, važās. Un, protams, ir riktīgi jābūt, manuprāt, arī par visu šo vardarbību runājot. Ja arī kādam no klausītājiem ir savā paziņu, draugu, ģimeņu lokā kāds cilvēks, kur izmanto, piemēram, to pašu pazemošanu vai kaut kādas tādas kaunināšanu, vienmēr ir jāskatās racionāls to, cik daudz viņš viņu izmanto, kādā līmenī viņš izmanto, jo tas uzreiz nenozīmē, ka viņš tur kaut kāds, nezinu, smaga gadījuma narcis ir, vai, tur tiešām ir jāpieslēdz bišķiņi, tas jāpaskatās uz to cilvēku, vai tas cilvēks regulāri pielieto kaut kādas tādas tehnikas katru dienu, un viņš nevar vispār veidot attiecības bez tā, tad viņš ir, tur nav variantu, viņš tiešām ir riktīgi varmāk, vai arī tas cilvēks izmanto šāds paņēmiens brīdī, kad viņš ir ļoti, ļoti apdraudēts vienkārši, strīdos, aizsardzībās, konfliktos kaut kādos brīžos. Jo, paldies Dievam, vienkārši es tā dažreiz aizdomājos, ka mēs, piemēram, arī savās attiecībās esam, mēs esam šito izmantojuši, bet neviens no mums, paldies Dievam, nav kaut kāds varmāk, kas grib otru reāli turēt tajās važās, kas grib otru reāli es teikšu, kā ir iznīcināt vai padarīt otru par savu lēli. Un tas ir ļoti svarīgi saprast. Piemēram, kāpēc to saku, lai cilvēks, piemēram, kurš tagad arī klausās un dzird, ka arī viņu attiecībās kaut kas tāds ir, nedomā, ka tagad, kad viņu attiecības ir norakstīts, jo var kaut kāds konkrēts lietas darīt, mainīt to ieradumu, izmantot to emocionālo vardarbību, ja tu vienkārši pasties racionāli uz to, cik daudz, kas tur notiek, kāpēc tas notiek, kuros brīžos tas notiek. Un vai tiešām tas cilvēks grib sāpināt. Jā, tieši tā. Tur ir tās atšķirība noteikti, kur tas ir vienkārši apzināti, brutāli, tieši un patiešām, kur cilvēkam ir mērķis paverdzināt un iznīcināt, tas ir jau kaut kas cits, tāds smagais gadījums. Es domāju, tur tad noteikti obligātam cilvēkam ir jāmeklē tā palīdzība, un ir dažādas vietas, kur var vērsties, un es nezinu, tu vari nosaukt kādu, varbūt tās, kas... Sievietēm tas ir centrs Marta, tad noteikti arī cietušajiem.lv, un arī, protams, pie psihoterapeitiem. Krīzes centri, un arī, ja, piemēram, ir tā, man ir bijis gadījums, kur klientam ir bailes, tieši tas pats gadījums, kas Akselam bija, kur saka, man bail zvanīt uz centru, jo man liekas, man atņems bērnu, tad es zvanīju tam centram un prasīju, vai tiešām tas tā var notikt, vai kas ir tādā gadījumā, un šie centri, es tieši zvanīju cietušiem.lv, kuri tiešām arī redz emocionālas dabas vardarbību kā vardarbību, jo es reāli izstāstīju visu arī šo viņiem, un viņi bija ļoti atvērti pret šādiem gadījumiem, teica, ka droši var vērsties, runāt, kaut vai palīdzēs atrast arī kaut kādus risinājumus. Tas ir ļoti svarīgi, ka jā, ir šausmīgs bailes meklēt palīdzību, bet tas jebkurā gadījumā būs labāks
labāks solis nekā palikt tajās attiecībās vai kontaktā ar to cilvēku varmāku. Nu jā, zināt to, ka tā kā tu neesi viens pats tajā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas tam iet cauri, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti palīdzēt, izkāpt no tā. Jā, tas ir piņķerīgi, bet tādā ziņā iespējas ir, un es domāju, tas vienmēr ir tā kā jāsaglabā, ka nav bezcers, lai arī tas otrs cilvēks iespējams ir sastāstījis tādas lietas, ka liekas, ka ir bezcers. Tad zinu, ka vienmēr ir iespējas, un tas protams, prasa to drosmi, kāpt ārā, atrast to kripatiņu ticības sev, bet tas bez šaubām ir ārkārtīgi svarīgi, ja tās situācijas jau ir tādas briesmīgākas, bet ja tas nav tik traki, mēs varbūt varam parunāt, kas ir tās lietas, ko cilvēki var ņemt vērā, ja pieejams, nezinu, tur ģimenes loceklis, vai mīļais cilvēks, tā kā vērš to emocionālo vardarbību, arī tajā pašā aizsardzības stāvoklī. Tu minēji ļoti labi, ir sekojam zemtekstiem, saprotam, kas ir tā doma, uzdodam jautājumu, vai tu gribi man sāpināt. Vai ir kaut kādas vēl lietas, ko cilvēki var darīt, lai izvairītos no tās vardarbības vai pārtrauktu to? Piemēram, ja mēs runājam par manipulāciju arī, kā mēs minējam par šo vardarbību, un ja kāds ģimenes loceklis izmanto vai savs mīļš cilvēks, tad priekš sevis pašiem, protams, pret to cilvēku nav jēgas tagad viņiem tur ierakstīt sarunas un tūlīt pierakstīt visus faktus, jo viņi tāpat pastāvēs par sevi un tāpat pateiks, ka tu esi traks, bet priekš sevis, lai saglabātu savu realitāti, noturētu savu tā kā virzienu, kad tas, kas ar tevi notiek, tu zini, kas ar tevi notiek, tu zini, kāda ir fakta, ir ļoti svarīgi sev turēt, vienkārši kaut vai sev piefiksēt, pierakstīt priekš sevis, vai, atzīmēt, kas ir noticis, parunāt ar kādu cilvēku no malas pilnībā, kas tiešām ir uzticama persona, lai saglabātu to sajūtu, ka tev ir, stabila realitāte. Un tad tālāk jau, protams, ir varianti un veidi, kā ļoti pēc individuāliem gadījumiem, kā izrunāt ar šo cilvēku, un kā viņu tā kā kolautot bez maz vai konfrontēt. Es laikā aizmirstu vārdu. Konfrontēt, jā, saistībā ar šīs manipulācijas izmantošanu, piemēram. Un, jā, mēs nerunājam par manipulāciju, bet vienkārši par to, ka cilvēks, durst ar to nazīt psiholoģiski un kā grib iedurt sāpināt, tad viss, man liekas, efektīvākais ir otram cilvēkam tiešām tas pats jautājums, jau ko es teicu. Es pagaidām neesmu atradus vēl efektīvāku rīku, kad tu izsi to otru no tāda ieraduma, jā, durst ar nazīt un pateikt, klausies, tu man tagad gribēji fiziski, vienkārši tu man gribēji tagad aizskart ļoti, tā kā sāpināt, tu gribēji, lai es jūtu tās sāpes, vai es jūtu kaunu tagad, vai tu gribēji man kaunināt, un tīri pajautāt šo jautājumu, un skatīties, kā mainās tā otra cilvēka reakcija. Jo es smagi šaubos, ka viņš teiks, jā, es tevi ļoti gribēju tikko sāpināt un kaunināt. Viņš visticamāk sāks aizstāvēties, bet viņam vairs nebūs tik daudz ko pateikt, jo tu turpini jautāt, bet tu vēlies man turpināt sāpināt ar šo. Tas tev prasīs ļoti daudz resursu, tas ir viens no visgrūtākajiem rīcības soļiem, bet tas ir ļoti efektīvs. Jā, un cik daudz resursu aiziet, ja tu to nedari? Jā. Cik daudz resursu tu zaudēji, ja pret tevīm regulāri kāds vērš emocionālo vardarbību, ja pat apsaukāšanās, vai kaut kāda lieka kritika, vai šī te noniecināšana, necienīšana. Ja pret tevīm tas tiek vērsts, cik daudz resursa aiziet vienkārši, cik, tā kā, gan emocionāli, mentāli un fiziski tu ļoti, tā kā, cieti tajā brīdī, kad kāds par tevīm to izdara. Zinu, ka mums ir bijušas tās reizes, tu vienkārši jūties tā izsmalts pēc tam, tu jūties vienkārši, tu tā kā sūc reāli, jo, un loģiski kāda iespēja, ka tu spēsi pēc tam iet, nezinu, tur pasportot vai paēst veselīgi vai kaut ko tādu, tu vienkārši atgriezīsies tajā bērna lomā un, tā kā,
būsi, upuris, kurš tad centīsies menedžēt kaut kā to stresu, un iespējams tas varbūt arī nebūs tas veselīgākais veids īstenībā. Tāpēc te atkal, man liekas, tas aizved pie tās fiziskās veselības, kur, ja tev kāds uzbrūk, kā tu to pēc tam menedžēsi, visticamāk, tas arī nebūs tas veselīgākais variants, un ja tas turpina notikties, cik daudz tev tas izsmels. Tāpēc, tas prasīs resursus to darīt, tas būs izaicinoši konfrontēt, kur es, piemēram, arī vēl nesen atceros kādu no saviem ģimenes locekļiem konfrontēju par to, ka, konstanta necieņa, un man bija vienkārši tas līdz kaklam, un es sapratu, ka tā vairs nevar, un es tā kā kaut kā lietas salikās, šis cilvēks atbrauc, un es saprotu, viss šeit beidzot ir tas jādara. Un man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko darīt, ir tu noliec robežu. Šādi ar manīm tu vairs nerunās, šādas te lietas tu man vairs neteiksi, tā tu nerunās par manīm vai maniem tuvajiem. Un tās robežas būs iespējams atkal un atkal jāatkārto, varbūt ar pirmo reizi tam cilvēkam neaizies, jo viņš jau arī ir pieredzis tā komunicēt. Tas ir tas, ko es redzu, un tas strādā. Un tas patiešām ir palīdzējis, un pat ar tuviem cilvēkiem, ka mums stingri jānoliek robežas, ko drīkst teikt, ko nedrīkst teikt, kas liekas, mēs tur ierobežojam, bet, hei, ja tevi, tā teikt, noniecina, pazemo. To nedrīkst pieļaut. Tas nav normāli. Tā nav norma, kur varbūt, tas bērnībā arī notika ar tevīm, un tu jau tā kā pieņem, vai arī citiem tas notiekās, tad jau tā ir, man jau nemaz nav tik traki, pasties mani nesit, tad jau, var man tur apsaukāt, var man tur necienīt, bet, vai tas ir normāli? Tā ir viena tāda lieta, ko es redzu, kas svarīgi. Vēl kaut kas varbūt vēl? Papildinot robežas, tas būs ļoti, manuprāt, arī, cik es arī lasīju pēc zinātniskajiem pētījumiem, tas vienmēr ir grūtāk krietni izdarāms cilvēkiem, kur ir ļoti, kuriem ir nosliec uz izdabāšanu, kuriem ir grūti pateikt nē, un kuriem ir grūti pretoties vai, pastāvēt par savu. Un tad vismaz tādā gadījumā tas jau tas pirmais solis, piemēram, tas, ko tu sāsīji riktīgi krūti, ka tu vari riktīgi, pateikt pilnu teikumu, pateikt visu šādi konkrēti, tu ar mani nerunāsi, šādu necieņu tu nedarīsi, nospraust reāli pilnās robežas, bet ir vēl solis pirms, ko cilvēks var darīt, ja viņam gadījumā pārņem šī sajūta, kad, ak, Dievs, kā es varēšu šitās vai mammai vai tētim vai opim vai kam pateikt, piemēram, tad vismaz tas, ar ko šis cilvēks var sākt, ir teikt stop. Es neļaušu, ka ar mani šādi runā. Viss kaut vai stop. Var savu, nezinu, uz plaukstas pierakstīt un vienkārši stop, tu ar tādu mani nerunās. Un neko vairāk pat neteikt. Turpat var tu neizmantot. Tur var vienkārši tāds, es neļaušu, ka ar mani tā runā. Es neļaušu. Viss. Stop. Vai arī, ja pat tas ir grūti, tad vienkārši stop. Tieši tā. Tas jau ir tas, varbūt vēl pakāpjoties apakaļ. Man liekas, ir svarīgi sākt mācīties teikt ne. Un tas liekas tā kā, tā nav lieta, ko mēs iemācāmies, tā dabīgi. Nē, arī man bija jāmācās teikt ne. Un es teiktu, ka vēl projām tas nav super ideāli, un es vēl trenējos. Bet tas ir kaut kas tāds, ko var praktizēt, un pat nereizēm ar cilvēkiem. Viena lieliska ideja ir iet sociālos mēdījos, skatīties video, un kur tu nepiekrīti, vienkārši rakstīt, es nepiekrītu. Tad es nepiekrītu, var uzrakstīt, kāpēc tu nepiekrīti. Tur nav jāuzbrūk cilvēkam. Ja tu vari nākt uz maniem video kaut vai uz Aigas video un teikt, es nepiekrītu, un uzrakstīt savu viedokli. Objektīvi, tev nav tur, tu esi tur, nezinu. Tu uz kaut kāds 300 komentāri, es nepiekrītu. Superīgi, es priecājos dzirdēt, ka cilvēki konstruktīvi māk iedot, kāpēc viņi nepiekrīt tam, ko es saku, jo tas arī man liek domāt, tas arī, sāk radīt kaut kādu sarunu,
Un ja arī tu nepiekrīti kaut kam, ko mēs runājam šajā podkāstā, droši raksti komentāru, saki, kāpēc tu tam nepiekrīti. Un tas ir veids, kā tu vari trenēt savu neteikšanu. Un jā, līdz ar to tas ir viens, bet tad man liekas arī ir tā runa par to, ka tu trenē atkal iekšēji, spēju sev uzticēties. Ja, ka tu tiksi galā, lai jebkas notiktos. Un tas ir kaut kas tāds, ko es esmu visu laiku darījis ar visdažādākajām metodēm. Tas ir gan augstuma prakses, trenē tavu nervu sistēmu, ka tu spēj nomierināties stresa apstākļos. Ja kāds tev uzbrūk, tu spēj būt mierīgs, savākts, nokomunicēt. Vai arī elpošanas prakses, kas arī to pašu palīdz nomierināties. Tad ir tāds prakses, kā piemēram spoguļdarbs, par kuru es runāju, kas ir pieejams mūsu Patreonā. Un arī elpošanas prakses ir Patreonā pieejams, kur tu vari sākt attīstīt to uzticēšanos sev, pašvērtējumu, jo, ja tev nav pašvērtējums, ja tev nav tā pārliecība par to, ka tu vari pastāvēt par sevi, ja tu noteikti nekādā veidā nespēsi pateikt nē, tu nespēsi aiziet un palūgt palīdzību, jo tas prasa milzīgu uzticēšanos sev, ka tu spēsi nokomunicēt to, ka tu spēsi pastāvēt par savu viedokli, nevis, ja tev apšaubīs, tu uzreiz padosies, jā, un tas ir saprotams, jo iespējams tu esi tik ļoti ilgi durstīts, kā es saku, ka tev vienkārši ir izsukts viss spēks, visa pašpārliecinātība, un tas arī ir jātrenē, tāpēc to var sākt darīt, pieņemsim, apņemoties vienu lietu, lai kas tas būtu, nezinu, ūdens dzeršana, vai tur elpošana vai kāda vienkārši lieta, ko tu apņemies un tu dari. Mēs, piemēram, tikko veicām 75 hard, izaicinājām 75 dienas, nekādu attaisnojumu, nekādas atkāpes, nekādi noteikumu maiņas. Ir konkrētas lietas, kas tev jādara, un tu viņām 75 dienas seko. Domājies, kā tad izaug tavu pašpārliecinātību, kā tad izaug tavu uzticēšanās sev, un kā tu pēc tam spēj pateikt nē, jo tu 75 dienas saki nē tik daudz lietām, tāpēc, ka, ja tu teiksi visam jā, tu nevarēsi izdarīt to, ko tu esi sev apsolījis. Tātad solījuma turēšana, man liekas, ir fantastisks veids, kā var attīstīt savu pašpārliecinātību, un arī tas, ko raksta īstenībā, man liekas, Brené Brown teica arī, kad, ne Brené Brown, bet kas man te, izskrita. Kāds viens no speciālistiem arī teica par to, ka, ir tik ļoti svarīgi, ka tu vari apņemties tās lietas, sev pierādīt, ka tu to izdari, un tad, no tā attiecīgi aug tas viss, un tad jau, arī ir iespēja kaut ko mainīt. Jā. Tā ir tā personīga integritāte. Jā. Tu izpildi savu turētos solījumus, kas ir mega, mega nozīmīgi, jo, ja tu ilgā laika periodā to nedari, tad tu nevari sev uzticēties, un tev būs sajūta, ka tu atkal to neizdarīsi. Un tāpat arī, ja tu vairāk kārtīgi esi solījis pārtraukt konkrētās attiecības, un tu katru reizi sāji atpakaļ attiecībās toksiskās kopā, vai arī vienkārši nepieņem to lēmumu aiziet, tu pastāv iespēja, ka nevarēsi aiziet no tām attiecībām, jo tev būs pārliecība, ka tu turpinās tajās atgriezties. Tu nespēji pārraut to ieradumu. Atkal un atkal to darīt. Ieradums sev piečkarēt. Jā, ieradums ir ļoti labi pateicis. Jā, ka tev esi vienkārši pieredzis, un es arī to dzirdu daudz reiz no cilvēkiem. Es neticu, ka es varu kaut ko mainīt. Jo viņi ar sev piečkarējuši nereāli daudz reižu. Neskaitām. Un tas ir pat mazākajās lietās. Tu apsoli šodien, ka tu sev reāli nomazgās trauks, tu to izdari. Jo nav runa, tā kā to galveno ideju nespēlē, tā kā milzīgas vai mazas lietas. Tas spēlē darbības koncepts, tā doma. Es uzlieku, ka man jāizdara, es izdaru. Un es domāju, varbūt cilvēki domā, kāds sakars šim, piemēram, ar aiziešanu no attiecībām? Viss tiešākais, arī tas, cik ļoti daudz reiz tu izpildīsi tos nomazgātos traukus, ko tu sevis uzlic kā solījumu, stiprinās savu ticību sev tam, ka tu
izdari savu doto solījumu. Un tas Ja- arī stiprinās nervu sistēmu. Stiprinās nervus. Jā, tad tev nervu sistēma būs pārliecināta par to, ka tu vari savu turēto solījumu izpildīt. Un tātad, kas ir aiziet no attiecībām, kas ir vardarbīgas? Tas ir turēt savu solījumu un Jā. cienīt sevi. Aiziet prom no tām, ka tu zini, ka tavu mentālā, fiziskā veselība ir svarīgāka nekā šīs attiecības. Un tas ir lēmums, tas ir liels lēmums, bet tas ir atkarīgs no tā, vai tu vari tiešām sev uzticēties. Tā kā, jā, es domāju, ar to mēs arī varam nofinišēt šo 3. sēriju. Paldies, ka skatījies, seko līdzi, piesako šeit Spotifyā, YouTube'ā. Un, ja Patreonā. Tieši tā, Patreonā ir dažādi rīki, ko var atrast, un ja tev ir nepieciešama arī palīdzība šajā sakarā, droši var vērsties pie manis uz veselības auditu vai arī pie Aigas. Uz attiecību un komunikācijas konsultācijām. Tieši tā kā prieks, ka esi ar mums, un prieks mums, ka jau ir 3. sērija. Jā! Yes!